Cilvēki veido vietu, nevis vieta cilvēkus. Piederību savai vietai un zemei rada labie darbi tās labā. Piederības salas meklējot, kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu novērtē cilvēku paveikto Sēlijas pierobežā. Ja paši nedarīs, tad jau nekas nebūs. Un paši mēs veidojam savu vidi ap sevi, un visi kustoties un darbojoties un iesaistoties arī ir forši būt kopā. Tā lielā kopiena gandrīz. Protams, mēs paši, manuprāt, arī to Latviju veidojam. Paši viņu sargājam. Jā. Nu jā, Latvija ir mūsu pašu atbildība ja varbūt vajadzētu vairāk darīt, es uzreiz iedomājos par zemesardzi un tādām lietām, bet cerēsim, ka mums nebūs jāaizstāvas ar ieročiem un visu to. Un patīkam ir tā kā identificēt sevi kā sēli, tāda. Man vismaz iekšā ir tāda drusku lepnums par to, ka es esmu sēlis. Man kā braucot uz Rīgu, vienmēr liekas tā amizanti nedaudz, ka mēs izbraucam 3 novediem cauri. Mēs iebraucam no Sēlijas, mēs iebraucam Zemgalē, un tad mēs iebraucam Vidzemē. Un man kā vidzemniecei liekas, tik tuvu mēs esam tomēr tai Sēlijai, un es neesmu nemaz tik tālu no tās savas vietas. Oriģinālās. Lieliski ir tas arī, kad tā sēļa identitāte šobrīd sāk celties uz augšu un par viņu daudz vairāk runā, jo man no agrāk, kaut kad senos laikos kārtai bija Sēlija, un ar to arī viss, bet tagad, tie sēliskie pasākumi notiek vairāk, un mēs iemācāmies daudz vairāk un uzzinām daudz jaunu lietu nezinātu, tā kā, ja nebūtu tas tagad aktivizējies, tā kā, un tas ir ļoti forši. Mājas? Jā, tā ir mājas, tā ir daļa no sirds, tā ir piederība šeit. Es pat nevaru iedomāties, ka es varētu dzīvot kaut kur citur. Jā. Es arī ne. Es negribētu katru dienu runāt svešā mēlē. Noteikti.